1. aprīlī visā Latvijā notika ēnu diena. Ventspils poliklinikā viesojās jaunieši, lai tuvāk iepazītu speciālistu darbu un dažādas karjeras iespējas medicīnas nozarē. Šogad poliklinikā viesojās 12 jaunieši no Ventspils, Liepājas, Druvas, Talsiem un Pāvilostas. Ēnas uzņēma 2 fizioterapeiti, acu ārsts, dermatologs, venerologs, endokrinologs, kā arī fizikālās terapijas un rehabilitācijas māsiņa. Šis jau ir 3. gads, kad skolēni ēnu dienā izvēlas sekot līdzi Ventspils poliklinikas fizioterapeita Kristapa Gražīnska darbam. Speciālists atzīst, jo vairāk interesantu, jo plašāk iespējams pastāstīt un parādīt fizioterapeita darba ikdienu. Es pats arī braucu ēnot. Pirms es pieņēmu galējo lēmumu, ka es gribu būt fizioterapeits, es braucu ēnot Latvijas Olimpiskās vienības fizioterapeits. Un tad es tur skatījos un ilgi domāju pēc tam, un beigās arī iesniedzu gan medicīnas fakultātē, gan arī fizioterapeitos, un beigās liktenis ņēma vārdu par fizioterapiju. Ēnu diena nav tikai vērošana, tā ir iespēja praktiski iesaistīties, redzēt, kā fizioterapeits strādā ar rokām, kā arī apgūt un demonstrēt vienkāršus vingrinājumus pacientiem. Ar fizioterapeita darbu šogad tuvāk iepazinās Ventspils 1. pamatskolas skolniece Emīlija Klapare un Ventspils valsts 1. ģimnāzijas skolniece Annija Marta Kronberga. Es gāju cauri visām tām opcijām, kas tur bija, un skatījos, kas man personīgi visvairāk varētu patikt. Un tad es izdomāju fizioterapiju, jo man pašai interesē, kā viss notiek tur, un gribējās uzzināt, kas tur jādara vairāk. Man tā līdzīgi, bet man ieteica būt fizioterapeitu, un tad es izdomāju, es varētu paēnot fizioterapeitu, redzēt, vai tas tiešām kaut kas man patiktu. Meitenes atzīst, šī pieredze palīdzējusi labāk saprast profesijas prasības. Fizioterapeits stāstījis, ka svarīgas ir zināšanas bioloģijā, kā arī nodara pamati ķīmijā un fizikā, un iepazīstinājis ar iespējām, kur Latvijā apgūt šo specialitāti. Tikmēr citi jaunieši pievērsās dermatoloģijai. Pie Ventspils poliklinikas dermatologa Mārča Šeptes šogad ēnot devās jaunietes no Ventspils un Liepājas, kuras jau nopietni apsver savu nākotni medicīnā. To vidū Ventspils valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolniece Kristiāna Feldmane un 17 gadus vecā Paļina Jemeļjānova, kura uz Ventspili mēroja ceļu no Liepājas. Liepājā mums nebija tādas vakances dermatoloģija konkrēti, tāpēc es nolēmu braukt uz Ventspilī, jo tās bija tuvāka pilsēta. Meitenēm bija iespēja ne tikai uzvilkt ārstu halātus un uz brīdi iejusties profesijā, bet arī piedzīvot notikumiem bagātu dienu. Viņas nevien vēroja dermatologa darbu, bet arī iepazina dažādas ārstēšanas metodes. Mums aizvedā uz UV kameru, mēs skatījāmies, kā var ārstēt psoriāzu, bija ļoti interesanti. Dermatologs ir diezgan, manuprāt, interesanta profesija. Tur ir gan diagnostika, gan praktisks tādas procedūras. Dažām no ēnām interese par dermatoloģiju radusies arī personīgas pieredzes dēļ. Man bija bieži problēmas ar ādu, tāpēc es ļoti ieinteresējos šajā jomā, jo gribu saistīt savu dzīvi ar dermatoloģiju tieši. Ārsts jauniešu interesi vērtē pozitīvi un iedrošina nebaidīties izvēlēties medicīnas ceļu. Nenobīties un turpināt iesākt to, jo jaunībā tas ir tas vēriens tā kā mākslīgam intelektam ir tāds plašs. Un, protams, ka ja tas vēriens ir plašs un vēlēšanās ir liela, tad viss sanāks. Dermatologs Mārcis Šepte neslēp. Par savām ēnām viņš ir patiesi gandarīts. Iespējams, tieši šī diena kādam no jauniešiem kļūs par pirmo soli ceļā uz nākotnes profesiju.